valoda neļauj noformulēt, bet attēlot ļauj. Ogrē es esmu iebraucējis no Rīgas. Līdz 30 gadiem es dzīvoju Rīgā, bet man rādi daudz diezgan dzīvo Ogres Ikšķils apkaimē, tieši tā. Un mana mamma ir dzīvojusi agrāk Ogrē bērnībā. Jā, mammas ģimene. Apstākļi, vienkārši sadzīves apstākļi pagriezās tā, ka es sāku braukāt uz Ogri. Es nodzīvoju kādus 3, un tad es aizbraucu uz Vāciju uz 4,5 gadiem, atgriezos atpakaļ un tad atkal sāku dzīvot Ogrē. Un tā arī tad dzīvoju. Es mācījos Rīgas Liesčās mākslas vidusskolā. Vecāki domāja, ka vienkārši, ja nekļūst tā kā par mākslinieku, tad lai ir tāda vidējā izglītība, tad plašāk. Par Rozentālu skolu mēs zinājām tajā laikā tikai to, ka viņi specializējas tieši uz tēlotāju mākslu. Akadēmijas laikā es tiešām eksperimentēju ar dažādām manierēm vai nosacīt to var saukt par stiliem. Mācmenis pateica, stilu 20. gadsimtā vairs nav. Ja. Bet bija stilistikas, ja, tātad stilistikas. Tā kā es mācījos akadēmijā, tad, piemēram, man radās tāda sajūta, ka visi atdarina matis, viens pēc otra. Valdīja tāds eiforisks, kaut kāda tāda vēlēšanās tajos darbos. Ja. Gaišie toņi, sarkans zaļš, tas pats uz zīmējumu, tad brīvi, kā nepiespiest, tad radīt tādu eiforisku gaisotni visu laiku tādu. Matis arī pateica to slaveno frāzi, ja, ka māksla ir atpūtas krāsnes. Bet es sapratu ar laiku, ka es nepabeidzu vienkārši tos darbus, kuros es eksperimentēju. Un tas man paši šausmīgi neapmierināja. Es vienkārši nevaru apstāties, nevaru uzlikt tādu punktu. Es tagad teiktu, jā, tas darbs ir pabeigts, viņš ir tāds tā kā lieta par sevi, pati par sevi. Viņš pārāk daudz jautājumu. Un tad es atgriezos pie tradicionāla. Pievēršanās portretam bija arī nācās noformulēt izstādes sakarā, jo tas ir apmēram periods no 11. gada. Pirmkārt bija tas jāatrisina ar minimāliem līdzekļiem. Kaut kas ir jāsāk darīt, respektīvi nevis krāt kā kaut kādas izteiksmes līdzekļus, ja? Kaut ko domāt par grafiku, glezniecību, instalāciju, mēģināt kaut ko saķert, kas ir modē, bet nē, un lūk atgriezties, vai to arī izmantojot minimālus līdzekļus, izteikt, teiksim, kaut kādu vizuālu. Respektīvi, kā atgriežos atpakaļ, tur, kur es biju 18 gados, būvēju atkal pa jaunu kaut kādu. Tā izteiksme, bet jau ar dzīves pieredzi. Izstāde rit līdz martam, līdz marta beigām, visi ir laipni aicināti. Izstādes nosaukums ir 2, un viņš ataino dialogu starp mākslinieku, portretēto cilvēku, starp skatītāju un tiem darbiem. Tad tiek uzsvērts, ka nav nekā izolēta, bet tas viss ir dialogā. Bet darbi ir atlasīti no dažādiem gadiem, un dažādi gadi tādēļ, ka tas darba process ir ļoti laikietilpīgs. Ir darbi, kuriem es strādāju 3-4 mēnešus, un tad es viņu varu vispār nolikt uz gadu malā. Un ir darbi, kuriem es taisu atkārtotas versijas. Jā, un tad ir darbi, kas ir tapuši relatīvi īsā laikā, bet tad viņi ir iekrituši varbūt tajās pauzēs starp ilgstoši zīmētajiem. Pat tehnika ir laikietilpīga. Tas ir daudzslāņu zīmējums. Tas nav no viena stūra aizzīmēt laukumu, bet vienkārši slāņiem tiek klāt zīmuļi, štriks. Es gribēju primāri uzstādīt, ka darbiem ir jārunā par sevi. Ja tev tā vizuālā puse ir kaut kāds vēstījums,
pašpietiekams. Viņam jābūt pašpietiekamam. Ja tev ir jāsāk skaidrot tas, tad uzdevums nav izpildīts. Valoda neļauj noformulēt, bet attēlot ļauj. Un tas iespējams, kā ir, piemēram, par vizuālo valodu domājot. Mēs lasām satiksmes zīmes, ja? Mēs lasām piktogrammas. Ko tas nozīmē? Tad tu vari pateikt vizuālā valodā to, ko tu nevari ar vārdiem pateikt. Un visi saprot, pēkšņi tas ir universāli. Bet ko skatītājs tur redz? Tur es vairs atbildību uzņemties nevaru, jo uztvere ir katram sava. Šis cilvēks, teiksim, tātad galvas apveids, šis olu veida forma, ja, un četrstūris, kas ir papīra lape, tas ir jau kompozīcija, kompozīcijas skelets jau ir nodibināts. Tas būtu tādā tradicionālā izpratnē. Ja. Bet tad, kad tu caur to risini to kaut kā, to zīmē to konkrēto cilvēku, pēkšņi izrādās, ka viņš var pats piedāvāt kaut ko no savas pasaules, un viņa atklājas. Tas ir jau zīmēšanas procesā. Ja. Tu esi pie darba ar Alisu ārā no trušas alas. Ja. Tā ir jauna sieviete. Šai gadījumā es nebiju fotografējis, bet es lūdzu izmantot iespēju viņas pašas selfiju. Cilvēki tagad taisa arī selfijas. Un apkārt ir industriālā ainava, tur, kur viņi ir fotografējusies. Un es to visu novācu nost, bet skatoties jāsaka, zilajās acīs, nē, viņai nav zilas, viņai īstenībā ir brūnas acis. Es sapratu, ka ar to vārdu veidojas tēls, veidojas Alises tēls no Lewis Carroll. Man atlika tikai izmantot trusi un nocitēt filmu Matrix, ja, šo mehānisko briesmonīti, kas dabā droši vien ir diezgan liels. Bet tas ir kaut kā, ka tas cilvēks tajā brīdī, kad viņš sevi pats ir fotografējis, es ieraudzīju, ka viņam ir kaut kāds pagāns posms noslēdzies, un viņš ir pāriet citā posmā. To tad portretējamies pateicis priekšā. Ne visos darbos tas parādās. Jā, ir gadījumi, kad es palieku tikai, kā lai pasaka, tādā profesionālā līmenī, jā, amatniecības līmenī, kas īstenībā arī ļoti, ļoti svarīgs līmenis ir. Ir tāda lieta, ka pazīstami cilvēki ir vieglāk strādāt, jo tu zini kaut kā vairāk pa viņu. Un Ivo es pazīstu kā ļoti dzīvespriecīgu cilvēku. Un viņš pēkšņi izdomāja, ka viņš grib sev uzdāvināt uz 50 gadiem portretu. Un viņš man pasūtīja portretu, un šī ir otrā versija. Viņš ir savu jau saņēmis pie viņa, bet es otro versiju taisīju mazliet savādāk. Pirmo. Un fotografijas sesijā es ieraudzīju, ka Ivo ir arī pilns ar pārdzīvotām visādām bēdām. Un tad visvairāk lūk, ar šo nakts veidu apgaismojumu, ar dziļajām ēnām acīs, kuras ir tagad pat ir pārkāptas mākslīgi, jo principā tam visam ir jābūt tumšāk. Bet jā, tad es kaut kā man likās, ka es varu ieraudzīt, parādīt, ka tā dzīve nav tik vienkārši. Nevienam, ka nav tāda visu laiku kaut kāda, nezinu, piena upes un ķīseļkrasti. Jā.
ir pašportrets 8:12 no rīta. Tas ir pašportrets vilcienā. Tātad es izmantoju fotogrāfijas bieži kā motīvus. Un tur ir tāds, varbūt drusku tāda drūmāka noskaņa dēļ tā, ka varbūt ne katru dienu, ko mēs iesākam 8:12, mums ir svētki, bet mēs ejam un darām, jo tas ir mūsu pienākums. Bet man bija svarīga tā kompozīcija. Tas ir viens no gadījumiem, kur atkal ir izdevies atrast kompozīciju, kas iziet ārpus no tāda klasiska rāmja. Ja? Bet tur veiksmīgi parādās kaut kāda arī tāda caurspīdīga priekšplāna motīvs un veidojas telpa. Un sejas vaipstiem vairs nav tik liela nozīme. Viņi ir drīzāk tieši tas pat ir labi, ka viņš jau tāds anonīms cilvēks paliek. Ja? Jā, tāda ikdienas rutīna. Ģedzemanes dārzā mācekļi. Jā, tas ir pabeigts šogad, 2026. gadā. Uzdevums bija, kā var pieņemsim taisīt caur cilvēku atainojumu, vai tas atainojums ir, lai viņš parāda kaut kādas dvēseles svārstības. Un tur ir ļoti būtiski vēl domājot par to, ka kamēr Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem, viņiem vispār nav nekāda problēma ar to, kas viņiem tajā brīdī jādara. Lieksim, Jēzus saka, mēs iesim tagad uz to pilsētu, darīsim to un to, visi, jā. Karogs rokā un mēs visi ejam. Mēs tagad pabarosim cilvēkus 5000. Iedodiet maizes, zivs. Jā, te ir maize, te ir zivs. Un Jēzus izdara brīnumu, pavairo un viss ir pabaroti. Un Ģedzemenā ir brīdis, Jēzus saka, es tagad aiziešu Dievu tēvu lūgt. Un jūs palieciet nomodā. Jēzus atkāpjas tajā brīdī no mācekļiem. Viņi paliek vieni. Kas viņiem notiek? Viņi neko nevar izdarīt, viņi aizmiega. Un man patīk tā stāsta doma, ka mums ir labi nodomi, un vairumā gadījumā, normāliem cilvēkiem ir labi nodomi. Viņi necenšas apzināti kaut ko ļaunu darīt. Bet ja tā dvēseles dzīve nav kaut kā sakārtota, tad tas cilvēks kaut kā automātā aizmiega. Es domāju, ka katrs cilvēks var iedziļināties. Viņam piemīt tāda spēja. Jautājums ir, vai viņš to grib mūsdienās. Ja? Par to jautājumu. Iespējams, ka satikšanās konteksts ar cilvēkiem ir palicis stipri pavēršāks. Visticamāk, ka tā arī ir. Bet tad, kad viņu piespiež skatīties uz detaļām, respektīvi tas ir, teiksim, vizuāls āķis. Ja? Tev ir jāskatās, tev ir jāpēta, lai tu ieraudzītu tā darba vērtību. Tad viņš atkal var ieslēgties kaut kādu citu uztveres mehānismu. Ja tu kontaktē cilvēkiem caur e-pastiem, caur WhatsApp ziņām, tev pat nav jārunā ar otru. Ja? Tu vienkārši kaut ko uzklikšķini. Ja? Bet no otras puses, es domāju, ka tas vienmēr ir pārējoši. Tehnoloģiskās modes, viņas ir pārējošas, viņas uznāk. Un tā kā cilvēks ir bioloģisks būtne, viņš vienā brīdī instinktīvi atgrūžās no tā. Es tā domāju. Es domāju, ka ir kādu laiku interesanti ēst, pieņemsim, pārtiku no tūbiņas, ja, jo, lūk, vai tabletes, pārtikas tabletes. Jo, tas ir ļoti ekonomiski, tur laika ziņā, ja, lēti varbūt, bla, bla, bla. Bet vienā brīdī tu gribēsi kārtīgi ēdienu atkal. Es tā domāju.